Ir laiks savas kārtībā sevi, māju un savus mērķus. Mēs ko sagadīsim vēl visu. Babām, paskatieties. Lielākā un dzīvīgākā YouTube kanāla skatītāja konkurss. Čau visiem, sveiciens atkārtinā YouTube kanālā, kā arī sveiciens pirmajā šī gada vlogā, un kā es to minēju video sākumā, ir laiks savas kārtībā gan sevi, gan savu apkārtējo vidi, tā kā šis būs 2028. gada īsatloks. Es ļoti ceru, ka tev ir lieliski iesācies šis gads, un tavu māja izskatās, drusciņ kārtīgāk nekā mūsē. Mums vēl ir eglīte, kas šodien ir pavisam noteikti. Pavisam noteikti jānovāc nost, jo te jau krīt mantiņas, te krīt skujas, te krīt viss iespējamais. Tāpēc šo te vlogu es iesākšu ar to, ka es atvadīšos no visām Ziemassvētku lietām, vaindziņiem, puzlēm un tā tālāk, un pieķeršos arī nedaudz piekārtošanai un tīrīšanai. Sākam ar māju. Ziniet, ņemot vērā to, ka gan pirmsvētku laiks, gan arī svētku laiks bija, diezgan saspringts, gan ar darbiņiem, gan ar nebeidzamām svinībām, gan arī trako vlogmas grafiku. Es janvāru pirmo nedēļu paņēmu tādā take it easy režīmā, vairāk darīju visādas datordarbiņus, grāmatvedības, atskaites, rēķins un tā tālāk, un visus radošos darbiņus, un tā skaitā šo te vlogu filmēšanu es atstāju šai nedēļai. Un tad pa šo te take it easy nedēļu cieta nedaudz māju, jo, kā jūs to redzat, te ir drusciņu hauss, un jā, ķeramies klāt Ziemassvētku dekorācijām, jo ir jālaiž iekšā mājā jaunais, vai ne? Te, man liekas, nogurs visas skujas. Mums jau pēdējās dienas krīt visas bumbiņas lejā. Jo arī es esmu paskaties visi vienās skujās. Godīgi sakot, man šķiet, ka vienīgā loģiskā lieta būs eglīti līdz galam nopurināt, nevis piebridināt vēl visu atlikušo māju. Tā kā, mēģināsim. Tik daudz skujas vienviet, es laikam nekad neesmu redzējis. Tā palma ir vienkārši milzene, viņa aizņem reāli. Paskatieties, cik daudz telpa no istabas. Es nezinu, viņas pārstādījusi kādas 2 reizes, un lielāku podas vairāk noteikti nemeklēšu, jo tad tā vispār būs pa visu istabu. Bet viņai te patīk. Tas ir pozitīvi un smukarē. Vispār šitais būtu tāds labs Instagrams pret realitāti. Tā kā paskatieties, cik te viss tagad ir jauki, kārtīgi, un tad babām paskatieties uz virtuvi. Es tā tūliņ pieķeršos, bet pirms tam es gribu paēst pusdienas, un tas, starp citu, paēst arī zem vieniem no maniem šī gada mērķiem par sabalansētu uzturu un parūpēšanos par sevi. Tātad attiecīgi 2 pārējās sadaļas es sev uztaisīšu. Tā kā man vismīļāko šī brīža pusdienu ēdienu. Tas ir grieķu jogurts ar granolu, ar riekstiem, ar goji ogām, ar visu kaut ko garšīgu. Tuņi parādīšu. Čuvāts!
Ko es gribēju teikt? Pamatā es lieku grieķu jogurtu, kāpēc tā kā šādas lietas man vienkārši sako arī šajā gadā. Man liekas, ka to visu atstāju vlogos video sērijās. Bet jā, pamatā lieku grieķu jogurtu ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu. Tad vēl viens no maniem šī gada mērķiem būs vairāk gatavot tos ēdienus vai tās ēdienas sagatavus, kuras es parasti pērku veikalā jau gatavā veidā, kā piemēram šo te musli. Tā kā es gribētu pats sev mājās sacept granolu. Pamēģināt, bet jebkurā gadījumā, jā, tad nākamais solis ir muslis, granola. Tā kā man garšos sezonāls lietas, tad es pielieku arī 2 mandarīnus, bet var likt arī banānu, tur bumbieru, ābolu, principā, jebko, kas tev garšo. Tad es uzvaru šādu sāklu maisījumu, arī goji ogas, pāris valriekstus, zemesriekstu sviestu un maz drusciņu saldumiņam arī pārlieku pāri medu. Tiešām minimāli. Un tad, principā, var gan samaisīt, gan arī vienkārši ēst pa daļām, bet šis tiešām ir viens no maniem vismīļākajiem pusdienu ēdieniem un dažādās variācijās, dažādās kombinācijās. Bet pēd pusdienas un, akdies, cik ārā ir skaista saulīte. Šodien bijis ļoti skaista ziemas diena, vispār pēdējā nedēļa. Ir bijusi superīgi, mēs esam bijuši tik daudzās skaistās vietās, tu man nesko Instagramā vai arī TikTokā, tad tu palaid daudz ko garām, tā kā iečko, bet es tagad ķeros klāt virtuvē. Nu, ziniet, man oriģināli bija plānots tikai piekārtot vai nolikt tā kā lietas savās vietās, bet tagad es sāku tīrīt, tad es nevarēju beigt tīrīt, un tad bija riktīga ģenerālā tīrīšana. Tagad izlietne ir vienkārši tik tīra, kā man liekas nekad, bet pirms es eju ķerties vēl klāt savai istabai, jo tur arī jānoņem dekorācijas eglīte, es vēl noņemšu dekorācijas TV zonā, bet šis jau man ir prasījis 3 stundas, tā kā... Nu, pozitīvā lieta, ka tu sāc, tad vismaz tas darbiņš iet uz priekšu, jo bija grūti īstenībā pieķerties. Man liekas, ka es skūjas atradīšu vēl turpmākās nedēļas visās iespējamās vietās. Es patās ieliku Instagramā ierakstu, tagad ir tāds trends, ka 2016. gads ir jaunais 2028. gads, un es izgāju cauri savai Instagram lentai un izskatīju savus 2016. gada bildes, un man parāda tāda nostalģija, tā kā es pazaudēju tagad kaut kādu stundiņu, jo cauri un atceroties visus foršos laikus, un kā mēs dzīvojam purcēm dzīvoklī. Uzrakst komentārā! Ja tu skaties mans vlogus no laikiem, kad mēs vēl dzīvojam dzīvoklītī, iespējams atminies manu istabu, kas bija ar tām zilajām puķainajām taputēm un to zilo grīdi. Gaidīšu to komentāru. Un pirms es ķeros klāt pēdējam šīs dienas darbiņam, kas ir saistībā ar māju un kārtošanu, jeb
eglītes noņemšanai un šīs te zonas daudz pārkārtošanai. Es vēlēs izmantot izdevību un nolikt zem šīs te eglītes vēl pēdējo dāvaniņu, kuru tev būs iespēja laimēt. Tad, ja tu 24 stundu laikā kopš šī video publicēšanas brīža dosies uz maniem Instagram storijiem, tie jau zina, šis ir mans ierastais, lojālākā un cītīgākā YouTube kanāla skatītāja konkurss. Un atbildes lodziņām šajos Instagram storijos ierakstīsi 2026. gads ir mans gads. Manifestēsim savu labu gadu, vai ne? Un tad tev būs iespēja piedalīties izlozē par lūk šiem te produktiem. Būs iespēja laimēt lūk šo te Revitalift sērumu ar hialuronskābi no L'Oréal Paris, lūk šo te matu eļļiņu no Only Bio, lūk šo te eksfoliātoru no Acquae Gold, tad arī lūk šādu te sejas masku, L'Oréal Paris lūpkrāsu, paskatieties kādā skaistā tonī, Pixie Flawless and Poreless primerīti un arī lūk šo te acu krēmi no Oriflame, kā arī visbeidzot šo te acu ānu paleti, kur jūs redzēt arī droši vien manos vlogmas video, ļoti smuka. Man liekas, uz tuvojošo Valentīna dienas laiku un pavasari būs ļoti smuka un ļoti noderīga. Es tā ceru. Tā kā jā, dodies uz maniem Instagram storijiem un piedalēs. Aiziet, ķeramies klāt! Opiņā, let's go! Sveiciena Auriņas, jā, un Deizija arī atnāca. Un jūs sveiciens arī no Deizijas. Pietiešos klāt savām modes stūrītim, nomainīsim garderobu, nomainīsim šīs te visas mazās dekorācijas. Es domāju, ka varētu jau likt kaut ko vairāk uz Valentīna dienu. Nu, Valentīna dienu pēc mēneša, tā kā, nu, paiet. Tā ir rozā un sarkanā dominants, un tad rītdien es paturpināšu ar plauktiem, kā arī, es domāju, te minimāli pārvietot mēbeles, pārkārtot istabu, tā kā super minimāls. Domāju, ka šo plauktu pārlikšu uz šejienu, un potenciāli arī varētu ielikt spoguli, kā man te parasti bija, bet, nu, to jūs redzēsiet, nē, jūs to arī neredzēsiet, es to darīšu rīt, jūs to redzēsiet pēc sekundes. Hello, turpinam darbiņu ar manu mazo modes stūrīt. Man ir arī mazais asistents Čāmikucīt, kāpēc mums ir tik tumšs šodien. Vārds ir jāizsūdz rīt paklājs, pavisam noteikti man palīdzēsi? Jā, protams. What a wasted time. Should have been here on the outside, read the sign. Used to call you mine, gave it my best, but I don't need one more try. Baby, I'm all out of hope. Could I find it when I go? Think we're only... Uz Ziemassvētku laiku Pepko bija nopirkus lūk šāds te bantītes, un šķiet, ka es varētu tagad arī tās izmantot un ielikt iekšā kādas no savām bildītēm. Es atradu veselu kastīti, un šī varētu jums aši parādīt, kā piemēram lūk šāda te relikvija, kā manu pirmo vizītkarti tieši blogam. Es to viņu parādīšu otru pusi tikai, tā lai nevar redzēt manu telefonu numuru. Tātad no callmemarie.com laikiem padod man ziņu komentārā, ja tu šos laikus atceries, vai tu lasīji mans blog ieraksts, bet jā, man te ir vēl riktīgi daudz bildes, kā aši parādīt. Un, ziniet, es kastītē atradu ne tikai bildes, bet arī savus skolāni apliecības no
pirmās klasītes. Ak, Dievs, jūs redzēsiet tādu pīrādziņu tūliņu. Tā, man liekas, tur nav sensitīva data, bet nu tik un tā paskatieties uz mani 7 gadu vecumā. Un tad te savukārt ir no 4. klases un, jā, es, man liekas, esmu diezgan mainījusies. Paskatieties uz mani. Ārpēc te ir tik daudz bildes no dažādiem pasākumiem. Tā ir kaut kas saistībā ar Karlu Lagerfeldu, te ir no River Island veikala, man liekas, atklāšanas, te ir no H&M un Balmain kolekcijas prezentācijas. Šis, man liekas, bija no Fashion Week, mēs ar Dāvu kopā. Urban Decay pasākums, akties, te ir pat no mana vecā darba no Valdis, kas strādāja par marketingu speciālistu ar manu kolēģi. L'Oreal Paris pasākumu, kad man vēl bija breketes, Niks Barbijas kolekcija, Trade House veikala atklāšana. Mēs ar Dāvu Itālijā un arī Šveicē. Šī savukārt, nezinu, cik jūs labi varēsiet redzēt, ir no Vācijas, no Berlīnes. Un mans draudzens vecmeita ballītes. Oi, man ir tāda nostalģija, tādas atmiņas. Un tad tagad nedaudz pārkārtosim šo vietu. What a crown, what a fucked up time, and I should go. So I take what I can and I toss it in the car. Drive away down the highway, I can't stay. Cause I know that all I know, it's time to go. It's time to go. Man šeit izskatās rīktīgi mājīgi, bet lai izskatītos vēl mājīgāk, es salikšu šo te lampu, kuras pasūtīju Amazonā uz Black Friday atlaidēm. Es visticamāk uzfilmēšu TikTok, kā es to salieku, jo es šo jau biju savā vēlmes sarakstā groziņā ielikusi ļoti ilgu laiku un ļoti gaidīšu atlaidi. To var savienot ar Google Home, ar Alexa, ar telefonu un mainīt krāsnes. Un man šķiet, ka padarīšu šo stūrīti vēl rīktīgi foršāk mājīgāk. Kamēr vēl nav gaišās dienas līdz mums nonākuši kā šodien kā pierādījums, tikmēr es vēl izmantošu visus iespējamos mākslīgos apgaismojumus, lai radītu mājīgo sajūtu. Es šausmīgi daudz pļāpāju. Uzfilmēšu TikTok. Hello! Izskatās, ka man vajag vesels 3 dienas, lai es uzfilmētu šo te reset video, bet tā jau arī dzīvē, ka tu nevari visu izdarīt vienā dienā, un Rīga arī nebija gatava vienā dienā. Ok, es nesaprotu, kas te tagad notiek. Nu, tā kā jūs arī gribat vēlreiz sasveicināties. Bet jā, jūs aizmēdz redzat lampu, kuras vakardienas saliku, un īstenībā tā prasīja, ārprāts, es nevaru neko izdarīt. Tā prasīja nedaudz vairāk laika, nekā man šķita. Tā kā liekas tik vienkārši, un tur saskrūvēt pāris daļas, bet te var redzēt, piemēram, lūk šeit, ka te ir tāda maza šķirbiņa. Interesantākais ir tas, ka katru šo te mazāko daļiņu ir iespējams tā kā personalizēt, customize. Angliski būtu sakot, tu vari izvēlēties krāsas, spilgtumus, tā kā efektus, nu tiešām ir riktīgi stilīgi un vieda lampa. Un tā kā tagad māja ir, nu vismaz plus mīnus labā kārtībā, man liekas, ir laiks savest kārtībā gan manus mērķus, gan arī nedaudz sevi, jo visas aktīvās lietas esmu izdarījis, tagad mēs varēsim papļāpāt. Sarunāts, ķeramies klāt maniem šī gada mērķiem. Man pašai vēl jāizdomā, ko es šogad vēlos vai nevaru. Ārvēc, jūs esat tādas mīlas. Jūs tagad atskatīties saviem 2024. gada mērķiem, jo, kā es tā minēju arī savā jaunā gada blogā, tad es šogad, jau jāsaka pagājušo gadu neapņēmos tieši neko. Un, ziniet, mans gads pavisam noteikti tāpēc nebija ne sliktāks, ne mazāk veiksmīgs, bet man patīk struktūra, man patīk salikt savas lietas pa plauktiņiem. Šādā veidā, piemēram, rakstot uz papīra vai datorā, es tas sakārtoju arī savā galvā. Tas ir ļoti būtiski, un arī tas, ko es minēju savā jaunā gada video, tad es nebiju neko apņēmusies, un man arī pagājušā gada beigās tā kā nebija tādas nekādas īsti vilšanās sajūtas par tiem mērķiem, kurus es nesniedzu, vai kas man neizdevās, jo tā kā es vienkārši dzīvoju savu dzīvi, un tā arī, man liekas, ir ļoti laba stratēģija. Bet mērķi ir laba lieta, bet man ir jāatcerās arī tagad sastādot savus šī gada mērķus, ka tiem ir tomēr jābūt sasniedzamiem, un ne visu vienmēr vajag paspēt, ne visu vajag sasniegt, jābūt balansam, vai ne?
mērķi ir sastādīts arī uzlikšu uz ekrāna, lai jūs varat tos redzēt. Es nebaidos ar tiem dalīties. Protams, ir kaut kādas lietas, kuras varbūt neesmu iekļāvis, kas ir vairāk privātas vai kaut konkrēti ciparskaitļi un tā tālāk, bet es padalos ar tādu domu, ka varbūt tas iedvesmos arī jūs sastādīt savus mērķus. Bet jebkurā gadījumā neviens no šiem te mērķiem nav akmenī kalcis, nepieķeros tā kā tam šausmīgi stingri. Protams, būtu jauka pats, man vēl joprojām kaut kur ir Aurēlijas spalvas. Protams, būtu ļoti jauki tos sasniegt, bet ja tas neizdosies, tad tas nekas, nebūsim tā kā stingri pret sevi. Un vēl par ko es vēlos ar jums parunāt, ir mans glow up plāns, jeb trešā daļa šim video par to, kā es vēlos padarīt šo gadu par vislabāko gadu sev, savam ķermenim, savam izskatam, savam prātam, savai dvēseli. Un tad man šeit ir vesels 4 apakškategorijas. Es iziešu cauri arī katram punktam ar domu tā, ka tas arī jums palīdzēs vai iedvesmos vai pamudinās arī šo gadu padarīt par vislabāko gadu, kāds vien var būt tev pašai. Un tad, vai pašām, jo man ir arī puiši un vīriešu skatītāji. Tātad prāts. Pirmkārt, es vēlos izlasīt vismaz 4 grāmatas, kas man potenciāli varētu uzlabot dzīves kvalitāti. Šo es aizņēmos no Eņģeļa pasta. Mēs Ziemassvētku laikā katrs izvēlējāmies vienu sociālās aprūpes centra iemītnieku, kuram nosūtīt Ziemassvētku dāvaniņu, un tad manējam bija rakstīts tas, ka viņš dara visu, lai uzlabotu savu dzīves kvalitāti. Un tad šis man aizķērās, tā kā iedvesma rodās visinteresantākajās vietās. Tad, es domāju, ka jūs smiesieties, jūs man sekojat kādu laiku, tad otrkārt sākt meditēt. Visas jūtas, šogad ir tas gads, un šogad man tas izdosies. Pozitīvās afirmācijas, arī jūs man sakojat jau kādu brīdi, tad jūs zināsiet, man patīk izvilkt ārā tās kartītes, vai arī varbūt ir kāda aplikācija, man tā kā jāapčakojot tās kartītes, man liekas, esmu jau viss izgājis cauri, lai gan nav slikti atkārtošana zināšana māte. Pildīt dienas grāmatiņu, 5 minūšu dienas grāmatu, kur aizpild gan no rīta, gan arī vakarā. Es jums ir parādīt kādu neaizpildītu lapas pusi, lai es varētu saprast, kādi tur ir jautājumi. Man liekas tiešām ļoti vērtīgi, ļoti nodrīgi, un man palīdz saskatīt tās mazās sīkās lietiņas savā ikdienas dzīvē, tās mazās laimītes. Šo es nopirku Taigrā, bet ir, man liekas, 101 cits variants, pieejams gan internetā, gan arī grāmatnīcās un citos veikalos. Tad turpinam tālāk no screen time, jeb pavadīt 1 stundu pirms gulētiešanas bez telefona rokās, jo madara bez telefona rokās ir ļoti, ļoti rēts skats, un man liekas, lai uzlabotu savu miega kvalitāti, vismaz stundu pirms gulētiešanas to vajadzētu nolikt nost. Sakārtotā vidē, sakārtots prāts. Šis ir teiciens, kurus ļoti bieži atkārtoju, jo es tiešām ticu tam līdz pēdējai zilbei, līdz pēdējiem burtam. Un tad pēdējā šajā kategorijā ir vairāk sevi izaicināt, kā arī izkāpt ārpus komforta zonas. Es jūtu, ka šis gads ir tas, kurā man vajadzētu savu nedaudz papurināt. Redzēsim, vai man tas izdosies. Un tad turpinām tālāk ar veselību. Un pirmkārt, sakot līdzi sabalansētam uzturam, kā arī tiešām ēst daudzpusīgāk, iekļaut savās maltītēs vairāk vai pat savādākus dārzeņus. Ēdienam ir jābūt krāsainam. To starp citu es atceros no Anti-Aging institūta konferences, kurā es biju saistībā ar preventīvā veselību. Tā kā vienkārši ēst daudzveidīgāk un, protams, arī veselīgāk un sabalansētāk. Tāpat laikā atļaut sev arī tādu lietu kā cheat day, 1 reizi, 2 reizes nedēļā. Man liekas, tas būtu labs balans. Tad ūdens, tik ļoti elementāra lieta. Ūdens ir dzīvība, bet manai aizstāvībai es dzeru daudz tējas, bet vajadzētu dzert vairāk ūdeni, kā arī turpināt lietot visus uzturu bagātinātājus. Ņemot vērā to, ka man ir autoimunās saslimšanas, un es negribu šo te kārtu vilkt ārā un teikt, man ir tas vai šitais, bet vienkārši tiešām man ir pastiprinātāk jāpievērš uzmanību tam, man ir jālieto uzturā obligāti omega, man ir jālieto arī D vitamīns, kā arī, piemēram, matu, nagu un ādas veselībai jāpievērš vairāk uzmanību, dzelzs, starp citu, jālieto arī vairāk. Nē, es vismaz 2 stundas pirms miega, un es teiktu, ka man kaut kāds pēdējos mēnešus jau ir iegājis diezgan labs ritms, jo es vakaros dzeru dzelzi, un pēc dzelzes lietošanas nav ieteicams kādu laiciņu ēst, tāpēc, lai tas kvalitīvāk un labāk uzsūktos tavā organismā, es to dzeru katru otro dienu, 9 līdz 10 stundas miega. Nevis vairāk tikai 7 vai 8 vai 8 vai 9, bet 9 līdz 10, jo man liekas, es redzēju kaut kādu pētījumu, ka sievietēm ir jāguļ vismaz 9 stundas diennaktī, stundu vairāk nekā vīriešiem, tā kā vidēji. Un kas man ir palicis, sports un sportiskās aktivitātes, kā arī sākt iet pie fizioterapeita vai apmeklēt
meklēt kādas rūpju nodarbības, jeb nedaudz vairāk domāt arī par funkcionālo savu ķermeņa veselību un tā stāvokli. Protams, glow-ups nebūtu glow-ups bez skaistumkopšanas, un tad man pirmais ir kvalitatīvi rūpēties par savu sejasādi. Man jau ir izstrādājusies tāda ļoti laba sejasādes kopšanas rutīna, pie kuras jau pieturos mēnesi, gan tikai, kamēr es atradu tos īstos produktus, jo tagad ziemas laikā ir ļoti izaicinoši. Tad, ja tev ir it kā tokēnais sejasādes tips, bet tāpat laikā ziemā drīzāk sausais un pa vidu vispār kaut kāds kombinētais, novirzies no tēmas. Turpināt manu matu atvesļošanas stāstu. Ja jūs man sakot jau kādu laiku, tad jūs zināsiet to, ka es diezgan ilgu laiku cīnījos ar matu izskašanu. Tie bija kaut kāds gads, drīzāk pat 2 gadi, man liekas, jau kopā. Un bija pie 101 trihologa, dermatologa, izmēģināju dažādus produktus, pat antibiotikas un tā tālāk. Un bija labāk periodi un bija sliktāk periodi. Bet tagad man šķiet, ka tiešām es esmu atradus tos īstos produktus, kā arī es lietoju uzturbagātinātāju dzelzi, kas, manuprāt, šobrīd ir nostrādājis tā kā visaktīvāk. Es gan nezinu vēl, jo es vēl neesmu tagad aizgājis pārbaudīt, vai mans ferritīna līmenis ir pakāpies augstāk. Un, tā kā turpināsim darīt tās lietas, kuras es daru, un skatīsimies, kā man ies šogad. Neslinkot ar saules aizsarkrēmu, pavisam noteikti. Tad es apsvaru 3 lietas, principā, kas būs tādas skaistumkopšanas procedūras. Pirmā ir zobu balināšana. Es neesmu 100% vēl izdomājis, jo man ir nedaudz bail par zobu jūtību vai to, ka es vai kaut kādā veidā tiem nodarīt pāri, jo es nekad to neesmu darījis, un zobu man ir tiešām tā kā ļoti svarīgs temats. Jūs jau zināt, kam es izgāju cauri, lai es tiktu pie šī smaida, un tagad īstenībā šajā gaismā tie izskatās, man liekas, ļoti tā kā labi, un pat neliekas, ka man tos vajadzētu balināt, bet ir kaut kāda perioda, man liekas, varbūt tomēr vajadzētu, bet varbūt es palikšu vienkārši pie balinošām zobpastām, kas ir saudzīgāks. Anyways, botoks. Man ir pirmo reizi doma pamēģināt botoksu, bet tā kā super maz. Man ir doma to pamēģināt tieši šeit, pieres vidējā daļā, kur te ir man šī te domājošā krunciņa, jo es ļoti, tā kā, kad es domāju, sasprindzinu sejas mīmiku, un tas ir tik ļoti neapzināti, un tā krunciņa jau tagad ir, jeb tā līnija gan jāsaka, ir jau šeit uz palikšanu, tagad ir vienkārši paskatīties, varbūt tas palīdzēs man atslābināt šo sejas daļu, jo es arī telefonā, kad skatos, ļoti bieži tā kā saspringus esmu, un jā, jūs sapratāt to domu. Tad trešā procedūra, kur es zinu, ka es izdarīšu tagad pavasarī, būs asinsvadu lāzers, jeb nolāzerēt, aiztaisīt ciet tos mazos sīkos sejas asinsvadus. Man ir tie izteikti šeit deguna daļā, kā arī uz vaigiem, un arī kaut kur šeit, kas ir radušies at sevišķi tagad ziemā no riktīgiem mīnusiem, no augstā vēja un tā tālāk. Un tad pēdējā lieta ir pāriet uz satīna vai zīda spilvendrāņu, jo tā ir saudzīgāk gan matiem, gan arī sejasādē. Un tad 4. kategorija, beidzot mēs esam līdz tā nonākuši, man liekas, tagad es sāku runāt, vienkārši nevaru beigt, ceru, ka jūs vēl esat ar mani. Tad pirmkārt, dvēselē. Nosaukums ir dvēselē, un pirmkārt ir vienreiz nedēļā piekopt self-care rituāli, kas man būtu vanna, maskas sejai un matiem, vaksācija, manikīrs, pedikīrs un jebkas cits, ko es vēlētos tajā iekļaut. Katru mēnesi izmēģināt kādu jaunu hobiju. Jūs man sakot Instagramā vai TikTokā, jūs jau zināsiet, ka es pagājušajā gadā uzsāku šo te video arī sēriju, un es to daru tāpēc, ka man patīk izaicināt savu radošumu, man patīk izkrāsot nedaudz vairāk to savu ikdienu. Plus daudzās aktivitātēs, kuras esmu jau izmēģinājis, es varu atslēgties. Es varu atslēgt savu prātu. Piemēram, tā bija krāsošana. Es dievinu šīs te krāsojumās grāmatiņas, un es ļoti ceru, ka es varēšu atrast kādu brīvu brītiņu atsākt krāsot. Ceru jums aši parādīt, ko es esmu izkrāsojis, ja jūs gadījumā man nesakojāt. Tik tā kā, atbilšu tā tik jauka. Šitie bija mans mīļākais zīmējums, paskatieties. Parīze. Šis ir gaisa baloniem. Tā kā tāds pirmkursnieks, kas ir atnācis mājās un lepni rāda savus zīmējumus. Es ceru, ka jums varbūt raisīs smaidu. Un tad vēl pēdējais paskatieties, Mikijs ir randiņā ar kādu jauku, varbūt kaķenīti. Un tad vēl pēdējie 2. Pirmais būs ceļot. Ceļošana ir tas, kas pavisam noteikti piepilda manu dvēseli un pavadīt vairāk laika kopā ar cilvēkiem, kas mani pozitīvi uzlādē. Man šeit ir izdevies ļoti labs saraksts, lai piepildās, lai šis ir mūsu glow up gads.
Arī tev, arī Mārts, un tad pēdējā lieta, kuras vēl izdarīšu šodien, es uztaisīšu savu vēlmju karti. Jeb, es uztaisīšu savu desktop, screensaveri un telefonu screensaveri. Es par to, man liekas, stāstīju daudz detalizētāk savā 2024. gada reset video. Tur es tiešām izgāju cauri visiem tiem posmiem, kurus es daru, lai maksimalizētu savu gadu. Bet, principā, vienkārši Pinterestā atlasījuši dažādas bildes, kas atbilst maniem mērķiem, sametīšu tās iekšā smukā kolāžiņā. Un, bāc, es vēl neesmu izdarījusi vēl vienu lietu, uzrakstījusi savu vēstuli. Šī tiešām ir tā kā manifestācijas pēdējā ultimate forma, teiksim to tā, ja es savu uzrakstu vēstuli, kur es izlasīšu šī gada 31. decembrī ar domu, ka es jau esmu izdarījusi un piepildījusi visas tās lietas, par kurām es padās runāju, un kā es jūtos, un cik lielisks bija mans gads. Tā kā to es arī padarīšu. Man kolāžiņa ir uztaisīts, to uzlikšu tagad uz ekrāna, varbūt jūs arī noķersiet no tās iedvesmi, kā arī esmu par tās tāpēc rakstīt savu vēstulīti, uzrakstīt tiešām tādas labas, foršas, pozitīvas lietas, tā kā es to minēju iepriekš, lai top, lai piepildās, lai šis ir mūsu gads. Lai tev burvīgi atlikusī diena un tiekamies nākamajā video. Atā!